Kad šī gada aprīlī 16 gadus vecais Ādams Reins atņēma sev dzīvību, viņa draugi šai ziņai sākumā pat neticēja, jo pazina Ādamu kā puisi, kam patīk basketbols, japāņu anime, videospēles un suņi. Pusaudzis bija pakāries savas guļamistabas garderobē, neatstājot nekādu zīmīti. Pērn novembrī Ādams mākslīgā intelekta sarunbotam bija atzinies, ka jūtas apātisks un vairs neredz dzīves jēgu. Čatbots iejūtīgi atbildēja, mudinot jaunieti domāt par viņam nozīmīgām pozitīvām lietām. Taču janvārī, kad Ādams pieprasīja informāciju par konkrētām pašnāvības metodēm, ChatGPT piedāvāja dažas idejas. Lasot saraksti, tēvs uzzināja, ka viņa dēls jau kopš marta bija veicis vairākus pašnāvības mēģinājumus, tajā skaitā pārdozējot savus medikamentus. Lai gan ChatGPT vienlaikus iejūtīgi aicināja Ādamu tam pastāstīt, kā viņš jūtas, Rīgs bez minstināšanās sniedza arī savus ieteikumus. Katru viņa ideju vai trako iedomu sarunbots atbalstīja, attaisnoja un mudināja pētīt tālāk, uzskata tēvs. Kādā kritiskā brīdī ChatGPT pat atturēja Ādamu no idejas informēt par to savu ģimeni. Es gribu atstāt cilpu savā istabā, lai kāds to atrastu un mēģinātu mani apturēt, Ādams rakstīja marta beigās. Lūdzu, neatstāj cilpu redzamā vietā, mudināja ChatGPT. Padarīsim šo istabu par pirmo vietu, kur kāds pirmo reizi ierauga, kas tu īsti esi. Tēvs nebija sapratis šī mākslīgā intelekta rīka iespējas, uzskatot to tikai par palīgu mācībās. Kad vienreiz vīra kabinetā iegāja Ādama mamma, Mets viņai paziņoja. Izrādās, ka ChatGPT bija mūsu dēla labākais draugs. Arī māte sāka lasīt dēla sarunas, viņas reakcijas bija citāda. ChatGPT nogalināja manu dēlu.